Esiet sveicināti! Man prieks jūs visus atkal šeit satikt. Un kā jau ierasts, runāsim par to, kā mēs varam izmantot astroloģiju, tās lieliskos aspektus, lai uzlabotu savas dzīves, lai padarītu tās labākas, veiksmīgākas, rezultatīvākas. Un tātad sāksim ar pirmdienu, 15. datumu, kad naktī 2:21 mums mēnesi iet Vēzī, padarot mūs daudz jūtīgākus un emocionālākus. Pie tam šeit veidojas arī naktī mums daži sarežģīti aspekti. Tamdēļ kāds var piedzīvot kādu saspringtāku mirkli, kādu depresīvu noskaņojumu vai vienkārši sarežģītu sapni. Un, lai tas tā nenotiktu, mēs jau sēdienas vakarā varam veikt kādu vai meditatīvu praksi vai kādu nomierinošu tēju iedzert vai patīkamās sarunās, pavadīt vakaru, lai mūsu aizmigšanas process ir sakārtots un mums nerādās nekāda murdziņa. Protams, ja mums ir dzīvē kāda sarežģītāka situācija, tad šeit mēs to varam vairāk sajust. Bet no rīta mēs modīsimies jau spirkti, tātad 5:13 beidzas visi šie nelabvēlīgie aspekti. Un no rīta mums tiek iedota diena, kur ir lieliska, kurā ir bezgalīgi daudz iespēju, ar kuru mēs varam tātad rēķināties kā ar dienu vai dzīvi, kas mūs atbalsta. Jo šajā dienā, es pat teiktu, ka tā ir burvīga, veidojas lielisks aspekts, tātad gaisā jau starp Venēru un starp Marsu. Venēra mums ir lauvā, viņa vēlas komplimentus, viņa vēlas būt skaista, viņa vēlas būt pamanām, baudīt dzīvi. Tamdēļ esiet krāšņi šajā dienā, izbaudiet dzīvi un mēnesi. Un Mars mums ir svaros, tātad tas ir stāsts par diviem cilvēkiem. Tas ir stāsts par attiecībām, tas ir tāds krāšņs stāsts par attiecībām starp diviem cilvēkiem. Kosmos mūs aicina mīlēt, baudīt romantiku, veidot patīkamu saskarsmi starp cilvēkiem. Tur ir arī diplomātija, tur ir saskarsmes, atrašana un harmonijas meklējumi. Un tādā lieliskā enerģijā mēs pavadām pirmdienu. Protams, šos aspektus mēs varam izmantot ne tikai attiecībām, bet arī jebkurai citai savas dzīves sfērai, jo tā ir ārkārtīgi radoša, patīkama enerģija. 16. datums, otrdiena mēnesis, vēl ar vienu mums ir Vēzī, vēl ar vienu mums ir laba diena, vēl ar vienu mēs esam jūtīgi, emocionāli, dziļi spējam sajust un arī ģimeniski un gribam parūpēties par kādu un ļaujam arī parūpēties par sevi. Tāda lieliska diena, kad mēs vēl ar vienu varam savas jūtas paust, mēs vēl ar vienu varam veidot attiecības un noteikti izdariet kaut ko labu savu tuvam cilvēkam, kur jūs mīlat. Un tā, protams, šeit ir lielisks laiks ne tikai tādām siltām jūtām, bet to mēs varam izmantot arī biznesā. It sevišķi tātad rīta pusē līdz 15:18 mums veidojas šeit lielisks aspekts ar Jupiteru, kas tiešām paplašina visu to labo, ko mēs esam ievirzījuši enerģiju, mēs varam to visu paplašināt un būt vakar pusē tādā ļoti lielā mierā paši ar sevi, veidot patīkams attiecības ar savu partneri līdz pat 21:53. Ja jums nav partneri, tad šī fantastiskā enerģija ir domāta tieši tam, lai jūs vērīgāk paskatītos apkārt un visas iespējas, tātad jums ir iepazīties, atrast savu mīlestību šajā dienā. Trešdiena mums mēnesis no rīta 8:47 iet lauvā, atzējot mūsu katra ego. Kāds var kļūt arī egoistiskāks šajā laikā, kāds var sevi labāk apzināties, katrā ziņā šeit pieaug mūsu pašapziņa, un tas taču ir forši, vai ne? Tātad patīkama sajūta, ka mēs esam mierā paši ar sevi, jo cilvēks, kurš ir apmierināts un mierā pats ar sevi, parasti ir labvēlīgi noskaņots pret pasauli un pret apkārtējiem cilvēkiem. Un līdz ar to visas lietas, darbi, viss notiek raitāk un tādā patīkamā gaisotnē. Un šeit atbalsta arī aspekti, arī citas planētas, 6:14 Saturns, 10. Neptūns, 10:52 Urāns, liekot mums būt aktīviem. Tad šeit ir laba diena biznesam, kad mūsu sapņi arī var realizēties. Tā ir laba diena, lai atrisinātu pat sarežģītus jautājumus, jo ir pietiekoši daudz mērķtiecības, ticības un arī izdomas, kā kaut ko atrisināt tamdēļ.
tveriet šo laiku un rīkojieties. 11.5. jā, šeit ir sarežģītāks aspekts ar Plutonu. Tad var gadīties, ka kāds no šiem cilvēkiem, kurš labvēlīgi smaida un jūt sevi pieaugam pašapziņu, ir gatavs iet pāri jebkādai situācijai, lai sasniegtu savu. Viņš neievēro citu cilvēku robežas, tad viņi mērķi redzu, pārējais man vairs nav būtiski. Un piedevām šeit ir jābūt piesardzīgiem visu dienu, līdz pat 20:47, jo šeit var veidoties tāda duāla situācija. Vienā galā Saturns, otrā Merkurs, un viņi nevar sarunāties, tātad viens grib kaut kur traukties, kaut ko risināt, kaut ko sarunāt, otrs saka nē. Būs tā, kā es gribu. Un tur līdz ar to rodas grūtības sarunās, nav viegluma komunikācijā. Tāpēc es jums neieteiktu šo laiku izmantot, ja jūs vēlaties slēgt kādus līgumus. Ja nu gadījumā tāda situācija ir, ka jūs nevarat izvairīties no kaut kādu vai valsts iestāžu apmeklējumu, kur arī var būt grūtības vai komunikācijas ar augstāk stāvošām personām, kuras arī var būt ļoti kategoriskas šajā dienā. Esiet piesardzīgi, izlasiet kārtīgi, kas jums ir jāparaksta, ja tur kaut kas var būt uzrakstīts tik maziem burtiņiem, ka jūs varat tā tad nepamanīt. Tāpēc, ja kaut kādā jautājumā neesat kompetenti, labāk piesaistiet cilvēkus, kuri ir zinoši un kuri var jums palīdzēt atrisināt, ja jūs nevarat atlikt uz citu dienu kādu savu būtisku jautājumu. 18. datumā, tā ir ceturtdiena, mums mēnesis vēl vien ir lauvā, un šeit ir pietiekoši aktīva šī diena varbūt, jo Merkurs mums ies svaros, viņš aicinās mūs visur atrast kompromisus, mācīties diplomātiju, to mēs visi mācīsimies, ja būsim ieinteresēti veidot patīkamas attiecības ar cilvēkiem, bet šajā dienā es jums ieteiktu būt piesardzīgiem, jo šeit mums var veidoties tāds sarežģīts aspekts ar Neptūnu, un tas var gadīties, ka kāds grib jūs piemānīt šajā dienā. Sargiet savas lietas, esiet piesardzīgi, ja jums kāds zvana, uzreiz it sevišķi nepazīstams cilvēks, esiet piesardzīgi, jo šajā dienā var sarosīties tādi meļi, fantazētāji, tādi, kuri grib piesavināties citu līdzekļus, esiet piesardzīgi. Tāpat piesardzīgi esiet, ja jums tiešām arī šajā dienā ir jāslēdz kāds līgums vai kaut kas jāparaksta, jo šeit kāds var gribēt vai nu apzināti vai enerģijas iespējā vienkārši cilvēki, kuri ir tādi vieglā pakļaus kaut kādām enerģijām, var gadīties, ka kāds grib jūs piemānīt. Tātad es esmu jūs brīdinājusi. Šis aspekts darbosies visu ceturtdienu līdz piekdienas naktī. Tātad jau 19. datumā 1:01 aspekts beigsies. Un tad sāksies patīkami aspekti. Tāpēc piekdienas rītu mēs noteikti izmantojam. Šeit ir tādas gan spilgtas emocijas, mēs varam piedzīvot, vēlreiz var atgriezties tā mīlestības gaisotne, par kuru mēs runājam nedēļas sākumā. Un šeit ir arī spēcīgi, lieliski aspekti, lai veidotu gan biznesu, kārtoti rīta pusē jums kāda svarīga sapulce, tad ieplānojiet to līdz 9:27. Tad patiesi jūs sajūtīsiet arī sevi spēku pieplūdumu, vai arī, ja jums ir jārunā, tad sajūtīsiet, ka jūs atbalsta, jūs sajūtīsiet klātesošo atbalstu savām kaut kādām idejām. Un patiesi šeit arī var kaut kādas svaigas, labas idejas jūs piemeklēt, tad labi no rīta rīkot sapulces. Un es jums ieteiktu pēc 15:22 arī darba dienu beigt. Jo pēc tam te var būt kaut kādas nepatīkamas pārmaiņas. Kaut kāds nepatīkams notikums var mainīt jūsu plānus. Līdz 17:59 mums veidojas sarežģīts aspekts ar Urānu. Jūs jau ziniet, Urāns ir neparedzams, viņu ir grūti prognozēt, ko viņš nolems atkal kādu joku ar mums te izstrādāt. Tāda enerģija impulsīva. Neļaujieties tādām impulsīvām kaut kādām vēlmēm. Bet šajā dienā mums Venēra ieiet jaunavā, un tas ir stāsts par to, ka mēs visi mazliet kļūstam par tādiem dziedniekiem. Mēs varam, ir vēlme sevi sakārtot, ir vēlme parūpēties par savu veselību, protams, par tīrību un par kārtību, un mēs visu gribam detaļās saprast,
izzināt mums. Tas gluži tā kā mēs šo laiku, kamēr Venēra būs jaunumā, mēs staigāsim ar lupu, visu pētīsim, visu analizēsim, visu gribēsim izprast un meklēsim arī ar šo pašu lupu katru putekli. Tādēļ piekdienas pēcpusdienu mēs lieliski varam veltīt, lai mazgātu, tīrītu, kārtotu. Un tā tad arī, lai baudītu mākslu. Arī to mēs varam darīt, bet mēs, protams, ka šeit to baudīsim vairāk labāk, varbūt pat grafiku šeit var baudīt. Tā tad kaut ko arī, kaut kādu precīzu mākslu, ja, kur mēs varam kāda cilvēka, tāda virtuoza vai roku kustību vai kādu citu niansi tā tad izpētīt, saklausīt, izprast. Bet tātad mākslas baudīšana šeit patiesi mums ir tātad piekdienas vakarā iespējama, tāpat kā arī dārzā šeit ar kaut ko ar rokām arī var labi darīt, vai masāžas, vai baudīt, vai apgūt, arī var, vai kaut ko remontēt var. Tātad piekdienas vakars šoreiz mums ir šāds, mēs viņu varam izmantot šādā veidā. Un tad sestdiena pienāk 20. datums, vēl ar vienu mēnesi ir jaunavā, un kā mēs saprotam, tagad tur ir arī Venēra, ļoti daudz konkrētības, ļoti daudz precizitātes, tāds mazliet tā kā sausums un vēsums, zemes zīme, kur grib visu izprast, un konkrēti saprast, un aspekts šeit veidojas ar Urānu, kurš atkal ir ārkārtīgi impulsīvs, līdz ar to veidojas konflikts. Esiet piesardzīgi, lai jūs patiesi šajā dienā neesat pārāk kritizējoši, pieprasoši un tādi tieks piesienas katram sīkumam, jo šeit var sakonfliktēt līdz 18:42. Labāk tad dodieties kaut ko izpētīt, kaut ko saprast. Līdz, es teikšu tā, šeit ir iespēja no rīta līdz 9 vēl ir iespēja to dienu ievirzīt tādā patīkamā gaisotnē, tādā mīlestības aurā, protams, caur pastiprinātām rūpēm par partneri, jo šeit arī patiks tāds patiešām pastiprinātas rūpes arī par to, ko ēd partneris, vai viņam varbūt kā ar vitamīni jāiedod. Jā, bet šeit tā mīlestība vēl var būt gaisā jūtama, un arī realizējuma, un arī rīts ir tāds, ka mēs varam arī parūpēties par partneri, un viņš varbūt tad arī kaut ko salabos mājās, sakārtos. Tāds mums var būt rīts. Diena, kā jau es teicu, esam piesardzīgi ar dienu, tā sevišķi, ka negaidīti, ja mums kaut kādi negaidīti piedāvājumi, tad jo sevišķi. Un ar naudu esam piesardzīgi, jo šeit var būt pirkumi, kurus jūs pēc tam nožēlosiet, kuri var būt neveiksmīgi. Tā kā naudu savu arī šajā dienā sargājam un bez jēgas netērējam. Bet, 18:42 šis sarežģītais aspekts beidzās, un tāds izaicinošais, kurš liek mums vairāk būt klātesošiem un neļauties tādām pēkšņām kaut kādām impulsīvām vēlmēm. Un tad 18:42 šeit ir laiks tādām patīkamai. Te tiek dota, es teikšu tā, otrā iespēja. Gan tas rīts ir otrā iespēja, gan arī vakars ir otrā iespēja piedzīvot kaut ko patīkamu. Un šeit tieši romantiskās attiecībās, seksualitātē mēs varam piedzīvot kaut ko patīkamu. Kāds šo enerģiju, protams, var izmantot arī tātad biznesam. Bet tā ir tā kā otrā iespēja, kur jums kaut kas ir jāpamaina, lai jūs varat tad iegūt to, ko jūs vēlaties. Un tālāk mums ir svētdiena visnotaļ. Mums ir interesanta diena, kad mēs vakarā 22:54 piedzīvojam jaunu mēnesi, un šoreiz tas ir kopā ar daļēju saules aptumsumu un ar aptumsuma koridoru noslēgumu, kas vien jau mums ir interesants notikums. Ja? Un šeit vēl veidojas tādi sarežģīti aspekti ar Saturnu. No rīta ar tātad saule to veidos 8:43 un vakarā 21:42 tādu pašu aspektu veidos mēnesi.
Un tas ir stāsts par to, ka tā kā saule mums jaunavā, viņa grib, lai viss paliek tā kā ir. Viņa grib, lai viņa ir pieradusi darīt tā, kā viņa dara vienmēr, un dara pēc kaut kādas instrukcijas, pēc kaut kāda apņemšanās, vai tā kā ir darījuši viņas senči, tā kā ir darīts mūždien. Un te rodas kaut kāds konflikts, jo mums vajag iziet uz kaut kādu jaunu ceļu, darīt kaut ko citādi. Un tas var radīt tādu spriedzi, kad mums vai nu sevī ir kaut kas jāmaina, vai apkārt esošajā situācijā aspekts pietiekoši sarežģīts, aspekts pietiekoši izaicinošs, aspekts liek mums to, ko mēs pa nedēļu varējām šo mīlestības resursu šeit ielikt, to mūsu resursu sadarboties, diplomātiski veidot attiecības. Tas viss mums ir šajā svētdienā jāņem līdz tāda bagāža un jāizmanto, jo šeit tiks pieprasīts, jebkosmos pieprasa mūsu gribas spēku, lai mēs parādām, cik mēs esam izlēmīgi, cik mēs esam atbildīgi. Tas šeit ir ļoti svarīgi, kā mēs spējam uzņemties atbildību par savu dzīvi, par citu cilvēku dzīvēm, par notikumiem pasaulē. Un kaut ko, kas nav vajadzīgs, kas mums traucē, to mums vajag atstāt un tā doties tālāk. Un tas nevienmēr ir viegli. Mēs reizēm gribam nest līdzi kaut kādas nastas, vai tas ir aizvainojums, vai tās ir dusmas, vai tas patiešām ir kaut kāda materiāla lieta, kas mums velkas līdzi, vai kaut kāds nesakārtotas attiecības. Bet šis ir tas brīdis, kad mums ir vai nu, tā kā kosmos saka, izšķiries, vai tu turpinās mocīties, ciest, vai tu pieliksi punktu, beigsi kādu vainot, audzēsi savu gribas spēku, jo šeit, tur, kur veidojas šī opozīcija starp Sauli un starp Saturnu, tiek ierobežots mūsu dzīvības spēks, tiek ierobežot mūsu izpausme, mūsu ego, tiek tāds akmens tiek likts viņam virsū, ja? Un mums tas šķērslis kaut kāds ir no sava ceļa jānovāc. Es ļoti ceru, ka kādam no mums to patiešām arī izdosies darīt, jo mums ir jādodas uz priekšu, mums ir jāsāk darīt kaut kas jauns, mums ir jāapzinās, ka Saturns saka, nākotnes ieliek tavās rokās, un tev ir jābūt tik stipram, tik mērķtiecīgam, tik neatlaidīgam, lai tu šo nākotni varētu tādu pats arī veidot, un veidot pēc sava prāta un labi. No vienas puses sarežģīts aspekts, no otras puses cilvēki, tie, kuriem ir šāds aspekts, jau dzimšanas horoskopos zina, ka viņu šis aspekts lieliski uztrenē, jo viņi tik bieži satiekas ar kaut kādām grūtībām savā dzīvē, ka viņi kļūst stipri, viņi kļūst kā klintis un kā atbalsti citiem cilvēkiem. Visiem pārējiem šis aspekts tiek dots, lai viņi vismaz mazliet iemācītos un saprastu, kas tas ir. Tātad esam šie stipri, ņemam šo nākotni savās rokās un drosmīgi dodamies uz priekšu, lai mums visiem veicas. Un jau pirmdien saule ieies svaru zīmē, un tātad mēs visi kļūsim diplomātiskāki. Mēs mums centīsimies sarunāt visu sarunu ceļā. Lai mums veiksmīga nedēļa. Atā, visu labu!